Lūdzu, sveicināti! Es šodien biju jūrā, protams, pie gulbīšiem biju. Un tad es iegāju jūrā, izpeldējos un izgulējos. Kā lai pasaka, kā tas ir? Tu vienkārši guli un ļaujies, lai tev vilnīši tev apskalo jūras ūdens. Ledus augstās vānas, nav jau tik augsts tagad patreiz Rīgas jūrmalā, tas ir Zvejnieku ciemā, bet gan jau drīz būs. Un tu vienkārši kaifo, tu ļaujies ūdens skaujām, Kneipūdens dziedniecību. Jā, viņš jau lika vannās iet augstās, bet kāpēc es nevaru iet jūrā? Tas ir fantastisks, tas ir vienkārši liels kaifs. Tā ir tāda dzīvības enerģija kārprāts. Tā. Es arī jums iesaku. Kas tad te ir jūra? Nav tas liels attālums, bet tas jūras sāļais ūdens, tas dod svētību, vienkārši svētību, labas sajūtas. Pats galvenais nedrīkst sasprindzināties, pilnīgi atbrīvojies. Vispirms, protams, dziļi ieelpa, izelpa, vēlreiz dziļi ieelpa, un tad laidies zem ūdens un atbrīvoja ķermeni. Es to esmu darījis 20 gadus, jebkuros laika apstākļos, arī ziemā. Pamēģiniet, sākt ar rudeni. Un tas ar citu tie cilvēki, kas, saucamie roņi, uzliek cepurīti galvā un tā laiž iekšā. Nedrīkst tā. Jāiet visam ir. Nevar, ja tu baidies sasaldēt galvu, tad kāda jēga tev tur līst ūdenī ir. Ūdens stihija un tu esi viens vesels, tāpat kā zemes stihija, gaisa stihija. Mēs visi esam viens vesels. Nav jābaidās. Ļaujies ūdenim, un tad tev tas viss nāks par svētību. Labām sajūtām!